Tagad pamēģināsim uztaisīt varavīksni no dažādiem šķidrumiem. Tādā ziņā, kad mēs varam uztaisīt šķidrumus ar dažādiem blīvumiem, salikt tos stabiņā. Rekur, kā reiz man ir cilindrs šeit. Katra ir viena krāsa, otra, treša, jā, nu te mēs līdz 5, 6, 7. Pieņemsim 7 būtu līdz šēne. Bet tas nozīmē, kā mēs varam iegūt tos 7 šķidrumus ar atšķirīgu blīvumu. Kā reiz ar cukuru. Ar cukuru. Tas mājās, ir vieglāk. Mēs mājās paņem cukuru, tā, kur man rekur ir cukurs. Man ir cukurs. Cukurs šķīst ļoti, ļoti labi. Ja mēs runājam sāls, varamais sāls, mums, pagaidi, tūlīt mēs paņemsim. Ja paņem tādu glāzīti, kur ir 100 ml iekšā, ja, tad, ja es paņemu sāli, tad man sāls šķīst maksimums 40 grami uz 100 gramiem visā ūdens, kas ir tajā glāzītē, ja? 40 gramus sāls apmēram. Jā, tur bišķi mazāk, vairāk atkarībā no temperatūras. Tas ir maksimums. Cukurs vienā tādā glāzītē var izšķīst 220 grami. Tas nozīmē to, ka tu paņem 2 tādas glāzītes ar cukuru, 1 glāzīti ar ūdeni, un tev tās 2 glāzītes ar cukuru var izšķīst ūdenī. Tad mēs šādi te un skatāmies. Tad šeit mums ir cik? 5 karotes. 5 karotes ar cukuru. Nākamā? 10, 15, 20, 25, 30. Tieši tā. Un pirmajā mēs cik liekam cukuru? Cik? Necik. Tad te necik. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tad man ir jautājums. Pašā apakšā būs sarkans vai... Tu pats varēsi izvēlēties. Labi. Tu pats varēsi izvēlēties. Tā, rekur mums ir cukurs, rekur ir karote, aiziet. Jā, ir. Un mēs redzam, te ir vismazāk, bišķi vairāk, viss kārtībā. Jā. Tagad ūdeni ir jāielej līdz, teiksim, rekur man ir cukurs. 75? Jā, līdz 75, un mēs ieliesim rekur līdz 75 man ir. Jā, tad tā vienība. Un, kā saka, tad maisīsim visur to ūdeni. Nu, šeit nevarēs. Tā, lūdzu, tev ir ūdens. Ar ūdeni būs ātrāk. Nu tā, tagad atliek maisīt. Jāsāk noteikti maisīt ar visu. Ar tiem, kur ir visvairāk cukuru, jo tieši šķīdīs tad visildāk. Lai cukuru izmaisītu ātrāk, īstenībā vēl viena lieta, ko var darīt, var ieliet silto ūdeni. Nu, ja pieņemsim teikanā sagatavo silto ūdeni, bet tad ir jāpagaida, lai pēc tam atdzies, jo citādāk siltā ūdenī mums noteikti cukurs var ātrāk izšķīst, bet tie šķīdumi savā starpā samaisieties var vieglāk. Jo ir augstāks, jo sanāk tā, ka grūtāk samaisās, labāk tie slāņi saglabājas. Lai šo procesu pātrināt, kas ir šķīšana, var izdarīt tā, sākumā sagatavot tādu ritīgu sīrupu, tas nozīmē ar karstu ūdeni izšķīdīt ar daudz cukura, un pēc tam to sīrupu salēj pa līmeņiem atšķirīgos daudzumos un pievieno klāt ūdeni. Tad sanāk nevajadzēs tik ilgi maisīt, bet tad ir jāgatavo speciāls sīrups. Vai nopirkt? Var arī nopirkt, bet tad ir jāpērk dzidrs, kurā nav nekādas krāsvielas, ja, jo ir tie karamelizētie dažādi, un tad noteikti tās traucēs. Tu teici, ka tu vēlies pašu blīvāko sarkanu, pareizi? Jā. Nu, tādā gadījumā te ir jāliek sarkans, taisi vaļā. Iekrāsot mēs varam ar pārtikas krāsvielām, var iekrāsot ar akvarītu krāsām, gožu krāsām, kaut kādām krāsvielām, kas būtu pipetīti. Vienkārši lej pipetīti, veselu klāt pipetīti. Tagad nākamais solis. Solis ir
Ja to visu saliet vienā traukā. Ideja tāda, ka, protams, šis eksperiments vispār trenē pacietību, jo tik tiešām te eksperiments ir ilgs, bet rezultāts, manuprāt, ir tā vērts. Tūlīt tu redzēsi. Ja ieliesim iekšā, uzliksim, un tad tu redzēsi visas vārvīksnes krāsas, un ja bet tie, pieņemsim, noliek kaut kur uz palodzes pēc tam, tad tik tiešām caur to spīd. Tas taču būs viena krāsa. Pēc laika, bet tu zini, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai būtu viena krāsa. Nu, reku, skaties, un mēs redzam, nu, man nav pa 10 ml, ja? Reku, sarkans, oranžs, zeltens, zaļš, gaišzils, tumšzils un lilā. Ja? Un tad saulē spīdot cauri šādam, mums būs visas krāsas, visas varavīksnes krāsas. Ja? Jo lielāks trauks, jo vairāk ir katru krāsu jālej. Ja, teiksim, lielāk kaut kādā vāzē būtu ilgāk, bet to visu var ļoti forši uztaisīt. Starp citu, ja šķiet, ka 7 krāsas ir pārāk daudz, var to taisīt, pieņemsim, no 3 krāsām. Arī izdarīt kaut kādu... Karūgu, tu domā, ja? Tad, pieņemsim, var īstenībā uztaisīt apakšā ar pienu. Jā. Ja, kaut kā... Nē, piens ir... Jā, bet... Mums vajag tādu, lai būtu sarkans teikt caurspīdīgi, bet lai būtu necaurspīdīgs, pienu iekrāso sarkanā krāsā, tad vienkārši piens un tad vēl sarkanā, un tad mums sanāk, pieņemsim, Latvijas karogs. Bet tikpat labi var kaut kādu citu. Ja? Redzi, es parādīšu, ja mēs paņemsim mazāku trauku šādu, tad pietiek ar vienu pipetīti, tūlīt es ieliešu iekšā katru krāsu vienu reizi. Ja? Tad mēs ieliejam iekšā, tepat veselu pipeti nav vajadzīga. Tā, nākamais. Ļoti uzmanīgi, ja mēs redz piepilinām. Pilnīgi var redzēt, kad mums veidojas slāņi. Nākamais. Dzeltenais. Zaļais. Nē, tomēr man būs vairāk jālej. Vajag pilnu trauku, zaļš, gaiši zils. Tad pietiek, redz, ja vienu pipetīt, tad tas sanāk ātrāk, vienkāršāk, gaiši zils, tumši zils. Un mums paliek burtiski, tu pasties, visas krāsas mums ir, ja, un mēs pieliksim vēl violeto. Un tā, pavisam nedaudz, nē, labāk sagāst tomēr. Viss. Nē, man vajag pilnu, ka es parādīšu tev vienu interesantu triku. Tas ir roku veiklības triks no vienas puses, bet no otras puses kāreiz, skaties, mums ir visas krāsas, un mēs redzam. Bet, ja mēs paņemam šādi, tas nekas man bišķi noticēja garām. Ja, tur galvenais gaisa burbulīši man nav, bet var arī būt kāds gaisa burbulīts, ja kas. Un tagad skaties, es pamēģināšu to apgriezt kājām gaisā mēģini. Galvenais to darīt lēnām. Ja, tad mēs maisam, un man tie slāņi nomainās. Tas ir jādara lēnām, jo, redzi, šķidrumi tek pilnīgi pa slāņiem. Jo īpaši apakšā šķidrumi ir viskozi, un rezultātā man tie var sajaukties. Bet ja mēs izdarām to šādi, tad es varu iegūt, ka man visas krāsas ir atpakaļ, tikai, kājām gaisa apgriežas. To var tādā nelielā mēģinē vai kaut kādā nelielā trauciņā tādā veidā uztaisīt. Tu gribi pārbaudīt, kas notiks, ja es to samaisīšu ātri? Jā. Nu tad, hop! Un visi šķidrumi sajaucās. Ja, tad mums sanāk tā, ka mēs varam... Ja to
Jā, nu redz, sarkanais, tāpēc, ka tur visvairāk cukuru un tas nosēžās tā kā sīrups tējā, piemēram, ja? Bet visas krāsas sajaucās, mums beigās ir kaut kas tāds, ja? Līdz ar to tiešām ir jādara lēnām, un līdzīgs process arī notiktu, ja mēs liesim ātri un neuzmanīgi, ja? Tā kā tādā veidā. Tiekamies nākamajā video.